Labdien, sveicināti visi skatītāji, klausītāji! Mēs uzsākam mācīt spēks sarunu sēriju skolotāju skola, un šodien tiekamies es, mācīt spēks, nu jau kuratore, un arī mācīt spēks absolvente, skolotāja Kitija un Braško, un mana jaunā kolēģe no mācīt spēks 3. sasaukuma, Līva Jasmane. Jā, mēs abas divas esam mācīt spēkā, bet tā motivācija, kāpēc mēs esam mācīt spēkā, jo mēs esam gribējuši kļūt par pedagogiem. Es šobrīd strādāju Rīgas Franču licejā, esmu sociālās un pilsētiskās jomas skolotāja, kā arī speciālais pedagogs un atbalsta jomas koordinātori. Bet šodien galvenā loma būs jaunajai skolotājai Līvai Jasmanei, kura mums pastāstīs, kāda bija viņas motivācija kļūt par skolotāju, kā norit mācības un dzīve skolā. Kā arī es domāju, ka Līva dalīsies ar kādu noderīgu padomu, ko viņa ir vai nu apguvusi, vai arī atradusi strādājot par skolotāju. Līva? Labi, sveiciens, labdien visiem, un kā jau Kitija iepazīstināja ar mani, tad es esmu skolotāja Līva, un kā jau kārtīgam skolotājiem pienākas, nu vismaz manā izpratnē, tas ir tas, kā arī es daudzas stundas vadu, es rādu prezentāciju, un tad es arī tagad ieslēgšu prezentāciju. Nu, es ceru, ka redz. Nu, jā. Tad, kā jau Kitija teica, es esmu Līva, skolotāja Līva Jasmane. Man gan vairāk patīk, ka man sauc par skolotāju Līvu. Ar to uzvārdu man iet tā grūtāk. Bet, nu, kā jau te redzams ekrānā, es esmu mācīt spēks skolotāja. Un, godīgi sakot, ļoti, ļoti lepojos ar to, ka es esmu tieši mācīt spēks skolotāja. Un bez mācīt spēka es noteikti gandrīz 100% noteikti nebūtu kļuvusi par skolotāju. Tā kā, jā, paldies mācīt spēkam. Ko es mācu? Es mācu sociālās zinības, arī dažas citas priekšmetus, bet galvenokārt sociālās zinības, un tas ir arī tas, kas mani pašu visvairāk uzrunā un interesē. Un es mācu šo priekšmetu Rīgas centra humanitārajā vidusskolā, un tieši tāpat kā es lepojos ar to, ka esmu mācītspēka skolotāja, es esmu patiesībā ļoti, ļoti pateicīga arī par to, ka esmu nokļuvusi tieši Rīgas centra humanitārajā vidusskolā. Un tas ir vēl viens tāds apliecinājums tam, ka dažreiz dzīvē viss notiek tā, kā tam jānotiek. Nu, tālāk. Sociālās zinības, un man ļoti patīk, tad, kad es taisu prezentācijas, es cenšos likt arī kādus attēlus klāt vai piktogrammas vai kaut kādas kustīgas bildītes, un tāpēc arī te stūrītī par tām sociālajām zinībām tie 3 cilvēki, kuri sarunājas. Nu, tā. Jā, mana profesionālā dzīve, un tad es arī te izstāstīšu par to, kāpēc es kļuvu par skolotāju un kāda bija mana motivācija kļūt par skolotāju. Tie 2 attēli, tā mana profesionālā dzīve, protams, ka man arī vēl citas dzīves, tad ir sastāv no tādām 2 lielām daļām. Viena tā ir būšana skolā, klasē, un tad tā bildīte, kuru jūs redzat pa kreisi, tā ir tā pati klases telpa, kurā es šobrīd arī sēžu. Un otra bildīte ir no mana pēdējā ceļojuma, kur tas fotoattēls parāda to manu otru būtību, to kustīgo būtību. Un pēc darba skolā ļoti bieži, gandrīz katru vakaru es dodos novadīt arī kādu jogas nodarbību. Un šeit ir tāds ļoti labi 2 tādas salīdzināmas, kā lai pats pasaka, tādas jomas, kur ir klase un ir skolēni, tādi pusauģu vecumā, varbūt mazāki, varbūt arī lielāki, un kuriem ir jāparāda, kā darīt, ko darīt, un dažreiz ir dažādas klasvadības jautājumi jārisina, un tad ir tā otra mana dzīve pasaule, kuras aizeļ, un tur visi apsēžās uz jogas paklājiņiem un pat elpo ritmā tādā, kādā es skaitu.
Un, jā, un tad kaut arī tās abas jomas kaut kur sadurās, un tajā pašā laikā ir arī ļoti dažādas. Patiesībā joga bija droši vien, ja man tā jāpaskatās tālu pagātnē, tad joga bija tie nelielie tas aizmetnis tam, kā es nokļuvu līdz skolai, jo pirms es sāku vadīt jogas nodarbības, es esmu strādājusi gan ofisa dzīvi piedzīvojusi, gan arī citas lietas dzīvē darījusi. Un tad, kad mana tā ofisa dzīve beidzās, tad es kļuvu par jogas skolotāju, bet kaut kā man ar to mazliet bija par maz, kaut kā nepietika, man gribējās vēl kādus izaicinājumus, un tad dažreiz atliek palaist kosmosā domu, un tad kaut kas arī piepildās. Un man bija diezgan daudzus gadus iespēja strādāt ar jauniešiem dažādos projektos. Un tad tas mans pēdējais darbs ar jauniešiem ārpus skolas bija kāda atbalsta programma. Un tad nāca Covid laiks, un jauniešiem bija grūtības mācīties šajā Covid laikā, sākot no tā, kā mācīties attālināti, kā pieslēgties, kas ir e-klase. Pilnīgi absolūti visi jautājumi, kas saistīti ar mācīšanos un mācību procesu. Un tā kā es strādāju ar jauniešiem un skaitījos viņiem atbalsta personu, tad man nekas cits neatlika, kā nereti mācīties kopā ar viņiem. Un tad bija brīdis, tas bija droši vien tāds Covid, tāda jau, kā pateikt, tāda eskalācija, kad visi sēž mājās, mēs drīkstējām strādāt, jo tas skaitījās tāds pakalpojums. Un tad bija brīdis, kad es mācījos kopā ar jauniešiem angļu valodu, vācu valodu, geogrāfiju, latviešu valodu, matemātiku. Nu, visu, ko mēs varējām kopā izdarīt, mēs darījām kopā, lai tas jaunietis kaut kādā veidā kustētos uz priekšu un esot mājasēdēs, dīkstāvēs un vēl visādi citādi, lai tomēr tas mācīšanās process nepārtrūkst. Nu tā manī iesējās tā doma par mācīšanos un būšanu skolā. Godīgi sakot, nekad dzīvē iepriekš man nebija bijusi doma, ka es varētu būt skolotāja. Kaut gan man ģimenē ir pedagogi, un neviens vienu, un tāda pedagoģija vairāk vai mazāk, tādu manu ģimenes dzīvi vienmēr ir caurvījusi, bet kaut kā tā doma par būšanu skolotāju noteikti man nebija. Bet tas Covid un tāda būšana mācību procesā un tā visa redzēšana no citas skatu punkta kaut kā to domu tomēr iesēja. Un tad kaut kur es jau biju dzirdējusi gan par iespējamo misiju, gan par pašu mācīt spēku. Un tad vienā februāra vakarā tapa pieteikums aptaujas anketas aizpildīšana, un tad jau es esmu skolā. Skolā esmu 2. gadu, joprojām sevi uzskatu par jaunu skolotāju, ne tikai tā kā gadu vecuma ziņā, bet vispār par tieši kā skolotāja. Tādā profesionālajā ziņā esmu jauna skolotāja, esmu mācītspēks 3. iesaukuma skolotāja, un šobrīd joprojām turpinu tad mācības pārmaiņu vadības profilā. Nu tālāk. Širši tālāk. Man liekas, ka daudz jau stāstu. Man kā skolotājai tā dzīve ir ļoti, ļoti dažāda un dinamiska, ar kāpumiem un kritumiem, vairāk gan noteikti ar kāpumiem. Un tie padomi, ko jūs šeit redzat uz ekrāna, būt patiesam, būt cilvēcīgam un būt galvenokārt arī personībai. Tie padomi man jau ir nākuši tad, kad es nācu uz skolu strādāt, tas bija tāds kā mans vadmotīvs, būt patiesam, būt cilvēcīgam un būt arī personībai. Un tie nav mainījušies jau 1,5 gada laikā, tie nav mainījušies, tie ir palikuši nemainīgi. Un to es arī novēlētu ikvienam citam skolotājam, un patiesībā ne tikai skolotājiem, bet jebkuras profesijas pārstāvim, tiešām būt patiesam, būt cilvēcīgam un nepazaudēt to savu personību. Un man šķiet, ka kaut arī tās manas iepriekš minētās profesionālās jomas skolotājs skolā un jogas skolotājs it kā ir dažādas,
un ir ļoti, ļoti atšķirīgas, bet gribot vai negribot, un dažreiz pat nepamanot tie, tad kaut kādi jogas principi, vai pat ne principi, bet vienkārši stāsti, tomēr ienāk arī skolēnu dzīvē, apgūstot dažādas mācību jomas un tēmas. Un man šķiet, ka arī skolēniem ir diezgan interesanti. Kādreiz arī es ceru, ka viņiem ir interesanti paklausīties kaut ko arī no tā. Un viņi man arī jautā, un viņi arī kādreiz pat zina, skolotāji, es zinu, ka jums nav konsultācija pirmdienā, jo es zinu, ka jūs pēc stundām ejat vadīt jogas nodarbību. Nu tā, kad es jūtu, ka tie skolēni uztver mani ne tikai kā tādu skolotāju, kas viņiem māca sociālās zinības, bet es esmu arī vēl cilvēks. Un man kā cilvēkam ir vēl kaut kas cits, kas ir interesants un saistošs, un tāpēc būt personībai. Es ļoti, ļoti gribētu, ka man izdodas šo savu tādu to būtību saglabāt arī turpmāk, un lai nav tā, ka es esmu tikai skolotāja. Es nesaku, ka tas ir slikti, bet man šķiet, ka kaut kam vēl ir jābūt. Kaut kam vēl papildus ir jābūt tādam kā bonusiņam, tā pievienotajai vērtībai. Būt patiesam un būt cilvēcīgam, es arī kļūdos, es esmu cilvēks, un to es arī ļoti bieži stāstu savās mācību stundās, ka es esmu cilvēks, es varu arī kļūdīties. Kādreiz es rādu prezentāciju, un skolēns saka, skolotāji, jums tur kļūda, un es saku, jā, paldies, ka pamanījāt. Un arī es nevaru zināt visu, un es arī ļoti, ļoti daudz mācos kopā ar skolēniem. Man šķiet, ka tik daudz kā šī pusotra gada laikā, kopš es esmu kļuvusi par skolotāju, tik daudz nekad dzīvē patiesībā es neesmu mācījusies. Un ne tikai kaut kādus faktus vai informāciju apguvis, bet vispār būt. Un, man liekas, ka tur varētu skaitīt un skaitīt, kas tik nav piedzīvots, kas tik nav apgūts, kas tik nav uzzināts. Tas nebeidzams mācīšanās process, un man arī ļoti patīk mācīties. Pat pirms mācīt spēku es vienmēr atradu, ko pamācīties klāt vēl, vai tā ir spāņu valoda vai vēl kaut kas cits, bet, manuprāt, es esmu viens no tiem cilvēkiem, kurš ir mūžīgā mācību procesā. Man tas patīk, un acīm redzot, tas ir arī iemesls, kāpēc man patīk būt skolā. Kaut gan pašai skolā, es nevaru teikt, ka man ļoti patika mācīties gan no 1. līdz 12. klasē vai augstskolā, bet būtībā tas mācību process ir ļoti interesants. Galvenais ir mācīties to, ko gribas mācīties. Un būt cilvēcīgam, nepazaudēt to cilvēcīgumu, vienkārši būt, jo mēs visi kļūdamies, arī skolēni kļūdās, un lai nav tā, ka skolēni savu kļūdu pēc, piemēram, baidās pēc tam doties, iet pie skolotāja, lūgt padomu, vai tas neatstāja kaut kādas tālajošas sekas, lai ir tā drošības sajūta, tāpēc arī būt cilvēcīgam. Tālāk, kas man tur tālāk vēl ir pašķiršu? Jā, tādas divas manas galvenās atziņas, ar kurām es gribētu arī padalīties, un varbūt kādam tas nodara. Viena no atziņām es esmu ņēmusi Kitī, no tevis. Pēc tam, kad tu biji vērot manas stundas, un tā pirmā atziņa, pie kuras man joprojām ļoti, ļoti jāpiestrādā, tāpēc joprojām saku, ka skolotājiem ir ļoti daudz jāmācās, ir ļoti ļaut skolēniem darīt pašiem. Tiešām ļautu darīt pašiem, un par to es aizdomājos arvien biežāk, vērojot sevi, vērojot skolēnus, bet viņiem ir jāļauj darīt pašiem, un ir jāļauj kļūdīties, ir jāļauj labot kļūdas, un tas ir tāds dabisks mācīšanās process, bez kura nekas nenotiek. Un otrs tāds arī tāds padoms vai ieteikums arī man pašai un varbūt arī citiem, ko es esmu saklausījusi savos skolēnos, un to es arī redzu, kā vislabāk strādājam, vēlreiz un vēlreiz stāstīt un rādīt, kur un kā tas, kas tiek mācīts, noderēs dzīvē. Jo biežāk skolēni to saklausa, pamana, jo ieinteresētāki viņi kļūst, un jo loģiskāks viņiem šķiet tas mācīšanās process vai tieši attiecīgā tēma, par kuru tiek runāts stundas laikā.
Skolēniem ļoti, ļoti gribas zināt, kur tas dzīvē noderēs. Un, nevienmēr man to sanāk tā konkrēti skaidri un gaiši šo ziņu nodot skolēniem, bet tas ir tas, pie kā es piestrādāju un cenšos viņiem šīs atbildes sniegt, un tad arī tas process, jā, kā jau es teicu, kļūst jēgpilnāks. Nu, tālāk. Ko vēl es nepastāstīju, Kitī? Paldies, Līva. Bija ļoti interesanti tevī klausīties. Man tev radās viens jautājums, vai tu esi izmantojusi savā stundā kādu jogas paņēmienu? Es esmu mēģinājusi, nu labi, mēs neesam kustējušies, bet mēs esam, ir bijušas reizes, kad es iedodu tādu klusuma minūti, tādu, kad es jūtu, ka skolēni ir tādi ļoti uzvilkti vai ļoti skaļi, tad ir tāda klusuma minūte, un tad ir bijis tā, ka es jau vairs vienā brīdī nesaprotu, vai tie skolēni izmanto šo brīdi, to klusuma minūti kā tādu veidu, mēs minūti varam neko nedarīt, vai viņi tiešām izbauda. Nu, tas, lai paliek pie viņiem. Un es esmu arī devusi kaut ko, kas ir ar elpošanu saistīts, 5 dziļas ieelpas, izelpas. Ir gan skolotāji novediet mums kādu jogu, bet līdz tam es vēl neesmu tikusi, bet varbūt tā gluži nebūs tāda, varētu nebūt tāda joga, tādā klasiskā izpratnē, bet kaut kādus elementus noteikti no tā var integrēt arī mācību procesā, it sevišķi sociālajās zinībās. Nu, tā. Jā, paldies, Līva. Es domāju, ka tavi skolēni un arī tava skola ir gandarīta, ka tu esi pie viņiem skolotāja, jo mums ir nepieciešami šādi skolotāji, kas ir ne tikai motivēti, bet arī personības. Un paldies tev, Līva, ka tu arī atzini to kā vienu no tādiem padomiem skolotājiem, ka skolotājiem ir jābūt personībai, ir jābūt patiesam un ir jābūt arī cilvēcīgam. Paldies, Līva, tev šodien par sarunu. Paldies jums visi klausītāji un skatītāji. Uz tikšanos nākamajā skolotāju sarunā. Atā! Atā!